Hei, hei visiem! Mani sauc Gvido Mēteris, un es esmu aktīvs Saldus novada jaunietis, kā arī es esmu Saldus novada jauniešu domes pārstāvis. Šodien mēs parunāsim par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu. Šo diskusiju mums organizē Kurzemes plānošanas reģionas projekta NOTE ietvaros. NOTE ir pilsētu un organizāciju tīkls Eiropas vēlēšanām, kur apvienojušies aktīvi pilsoņi, pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas no 11 Eiropas Savienības dalību valstīm. Viena no tām arī ir Latvija. Šodien esmu kopā ar aktīviem jauniešiem, lai uzzinātu, ko viņi domā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un iespēju būt pārstāvētiem Eiropas parlamentā. Šodien diskusijā piedalīsies Ance. Es pārstāvu Saldus novada jauniešu domu, darbojos jauniešu domē kā protokoliste un arī ikdienā darbojos organizācijā Klubs Māja kā Eiropas klubu koordinātore. Sveiki visiem! Man sauc Elīna, esmu no Kuldīgas un aktīvi darbojos Kuldīgas jauniešu domē. Čau, esmu Dāvids. Es esmu arī no Kuldīgas. Es darbojos aktīvi savas skolas pašpārvaldē, kas ir Viļplūdu un Kuldīgas vidusskola. Sāksim ar to, ko jūs zināt par Eiropas parlamentu? Tā ir otra lielākā ievēlētā institūcija pasaulē. Iestāde? Iestāde, jā. Jā, viena no lēmumu pieņēmējiem Eiropas Savienībā. Jā, un šajā parlamentā tiek ievēlēti cilvēki, kuri ir no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jā. Un arī tiks ievēlēti no šogad, 8. jūnijā, no arī Latvijas parlaments. Ejiet uz vēlēšanām. Tieši tā. Tieši tā. Ok, es vēlos jūsu zināšanas drusku pārbaudīt tieši par Eiropas parlamentu drusku precīzāk. Tā, kad ir Eiropas parlamenta vēlēšanas? 8. jūnijā. Šogad. Jā, Šogad. 8. jūnijā. Tad, kas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs? Roberta Metsola. Tieši tā, Roberta Metsola. Varbūt zināt kādu valsti, pārstāv Roberta Metsola, varbūt zini? Malta. Jā, ok, esmu pārsteigts. Spridzinu, Malta, jā. Cik Eiropas parlamenta deputāti šobrīd pārstāv Latviju? 8. Jā. 8 deputāti, tieši tā. Un varbūt jūs zinat, cik Eiropas parlamenta deputāti pārstāvēs Latviju pēc šī gada vēlēšanām? 9. 9. Ok, jūs zinat diezgan daudz. Nu, tuvu bija 11, 9. Kaut ko es dzirdēju pa 11. Varbūt Kaut kur sajauca no kādu malas citu Šogad valsti. piešķīru par vienu vairāk. Kāpēc gan ne? Bet vai jūs esam noskaidrojuši, kā ir ar jūsu zināšanu par Eiropas parlamentu? Varbūt jums, bet vai jūs ikdienā sekojat līdzi tā darbam? Vai jūs interesē, ko viņi dara, kādas lēmumus viņi pieņem? Jā. Ok, paplašinātāk. Jā, man ļoti interesē, jo tas tomēr aizskar mūsu ikdienu ļoti, ļoti tuvi. Jā. Bet, Eiropas parlaments vispār arī pārējās iestādes. Viņi ir diezgan tā politika diezgan slēpta. Mēs nevaram tā tieši uzzināt visu, ko viņi dara, tāpēc tur tiešām jāsako līdzi un jāmāk atrast tā informācija. Bet, jā. Un kā tev šeit jauniešiem tas ir aktuāli sakot šim līdzi? Es cerētu, ka jā, bet es domāju, tas tā ļoti individuāli. Un kā tev šeit, un kā jums visiem šķiet, vai mūsdienu jaunieši mums Latvijas sabiedrībā sako līdzi šī Eiropas parlamentam un tā darbībām? Es domāju, ka jā, jo salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, man liekas, ka jaunieši ir palikuši daudz aktīvāki un daudz vairāk aizdomājas par Eiropas Savienību un tās vērtībām nozīmi, kāpēc mēs esam tur. Jā. Bet pirms tam, Melīna, piemēram, tu iepriekšējā video noskatieties, teici, ka, piemēram, ja būtu Eiropas parlamenta vēlēšanas, iespējams arī taviem klasbiedriem, daudz no viņiem iespējams nezinātu, ko darīt. Jā, pēc noteikti es domāju, ka daudz no viņiem pat nezinu, ka tagad notiks vēlēšanas 8. Bet jā, es domāju, ka ir jau viegli runāt par to, ka jā, ļoti liela daļa jauniešu Latvijā
tiešām par to vairāk cenšas uzzināt un par to domā, un tas ir aktuāls viņa dzīvē. Bet tā jau ir tikai tā aktīvā daļa, ko mēs tiešām redzam, kas darbojas. Bet ir jau lielākā daļa, es pat pieņemu, ka jaunieši, kur tam neseko līdzi, un tas ir ļoti skumji. Jā, es tam arī vēlētos piekrist. Arī skatoties uz saviem klases biedriem, es domāju, ka ratais, kurš zina kaut ko saistībā par Eiropas parlamentu, kas ir žēl, bēdīgi. Bet kā jūsuprāt, mēs varētu, vai kā Eiropas parlaments varētu veicināt interesi jauniešos tieši par Eiropas parlamentu? Kas ir tās darbības? Es domāju, ka galvenais, ja paskatās, piemēram, Eiropas parlamentu, arī vispār Eiropas Savienības, piemēram, tie pašā Instagram kontā, es teiktu, ka jā, viņi pasniedz to informāciju. Protams, viņi nepasniedz tur konkrēts lēmums, par ko viņi balso. Izņemot, ja es nezinu, varbūt ir kaut kāds konts, kurš arī tiek pasniegts un pastāstīts. Bet es domāju, ka būtu varbūt jāvienkāršo tas veids, kādā informācija tiek pasniegta. Ka mēs neuzgrūžam lielus tekstus virsū un atrodiet to, kas jums tur interesē lielajā tekstu blāķī. Es domāju, varbūt vizuāli informācija būtu jāapsniedz tā, kā dažu minūšu laikā ir iespējams noskaidrot, par ko tas viss ir. Protams, arī iekļaujot garos tekstus, kur tiek detalizētāk pastāstīts. Interesantā. Vienkāršākā valodā vispārīgi paziņot informāciju, un tie, kas vēlās, tā teikt, ieurpties tajā informācijā vairāk, arī piedāvāt šo oficiālo lielo teksta blāķi. Jā. Es pilnīgi piekrītu Dāvidam par to. Bet, manuprāt, arī vispārīgi Eiropas parlamentam būtu jābūt bišķiņ atklātākam par to, ko viņi dara un savā darbībā. Jo es domāju, tīpaši salīdzinot ar Latvijas Saimu, viņi ļoti, ļoti tā noslēpumaini darbojas un tā tiešām aiz aizslēgtām durvīm. Un es domāju, ka tā kā nedaudz vairāk atklātība noderētu. Un, okay. Kā jūs vispār sākāt domāt, aizdomāties un iesaistīties tieši par Eiropas Savienības vai Eiropas parlamenta darbu? Kas bija tas tāds pagrieziena punkts, ka jūs sākat ieinteresēt? Varbūt tas ir kāds projekts vai kāda biedrība, kurā jūs esat? Īsti tā vairs neatceros, bet laikam tas pats sākums ir mana iesaistē organizācijā Klubs Māja. Šobrīd es esmu Eiropas klubu koordinātore. Un, tur tiešām sākumā es pati darbojos Eiropas klubā, un tad es sāku vairāk iesaistīties organizācijas pasākumos, uzzināju viņu vērtības un sapratu, ka tā organizācija tiešām superīga un tāda. Un tad šobrīd arī vadu un koordinēju Eiropas klubus visā Latvijā. Okay. Kas ir Eiropas klubs? Eiropas klubs ir skolās tādi kā neformālie pulciņi, kurā tu vari rīkot pasākumus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienību, Eiropu. Tu vari aicināt lēmumu pieņēmējus un tādā neformālā gaisotnē runāt un darboties ar jauniešiem. Okay. Un uzzināt vairāk par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības vērtībām. Okay. Man laikam tas pagrieziens, kurš tiešām vairāk sāka interesēties par Eiropas parlamentu un vispār arī Eiropas Savienību kā kopumu, bija laikam mans pirmais Erasmus projekts. Es arī tur tā iekļuvu diezgan nejauši ar organizāciju, un pirms tam es par tādiem Erasmusiem pat nezināju. Bet, kad es uzzināju par šādu lietu kā Erasmus+, es sāku vairāk vispār interesēties par tām iespējām, ko Eiropas Savienība sniedz jauniešiem. Un tad man ir radās tāds ritīgais patriotisms par to, ka mēs tomēr esam Eiropas Savienībā. Un sāk justies, kā Latvijas iedzīvotāji piederīgāka Eiropas Savienībai tieši caur šo Erasmusu. Un tad arī nāca manas lielās emocijas par demokrātiju. Un aizrāvos ar šo tā visu. Un ļoti jauki, viss puķēni, rožēni, farši. Un šobrīd tu esi Eiropas parlamenta vēstnieku skolā. Jā, es esmu ļoti fantastiski lieta vispār. Mūsu skola šogad tur ir 1. gadu, bet mums jau bija iespēja tagad pagājušā mēnesi. Es un man klases biedri kopā ar citām Kuldīgas skolām devāmies uz Strasbūru, uz Eiropas parlamentu, kur mēs pavadījām visu dienu tiešām, tā kā viena no kolosākajām pieredzēm, viena no foršākajām pieredzēm manā dzīvē. To es pēc noteikti atcerēšos līdz vecumdienām, redzēt tieši visu šo ēku un šīs telpas, kur notiek
visu šī lēmuma pieņemšana un arī vispār tikties ar aktīviem jauniešiem, kuri interesējas par politiku no visas Eiropas Savienības un arī pat no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Jā, tiešām ir tīgi foršā štēlē, iesaku visiem. Un tev? Es teiktu, ka man varbūt tā interese par Eiropas Savienību atnāca tādā mazliet savādākā veidā. Varbūt tādā veidā, kā man pašam neliktos, ka man atnāk tā, bet mums pašpārvaldes iepriekšējais prezidents bija cilvēks, kuram tas viss ļoti interesēja. Viņš arī pats ir vairāk Erasmus projekta autors. Viņam ļoti ieinteresē Eiropas, visa jaunatnes politika. Un tāpēc, tad, kad notika kaut kāda pasākuma vai kaut kas, tad vienmēr viņš saistīja visas tās pasākuma tēmas ar Eiropas jaunatnes politiku, tur jaunatnes mērķiem un tam līdzīgi. Un es domāju, ka ar laiku es pats sāku vairāk arī pievērst visam tam uzmanību, ko tieši Eiropas Savienībā lēmīja par jaunatni. Un tad es arī tā sāku sekot līdz vairāk ziņās. Jā. Jā, es kā tās pašas skolas pārstāvu, kur Dāvids, es varu pilnīgi piebalsot, ka mūsu bijušais skolas prezidents, pašpārvaldes prezidents, tiešām ir mūsu tāds. Varbūt viņam var pateikt čau, varbūt viņš skatās. Čau, Mārtiņš, tavu, mēs tā ļoti novērtējam. Kā jums šķiet, vai šīs pieredzes, piemēram, pieminēja Erasmus projekts, un tā ir pateicis, ka šis jaunietis, kurš tevi iedvesmoja, viņš arī ir nodarbojies ar Erasmus projektiem. Vai jūs arī ieteiktu citiem jauniešiem piedalīties šādu tipu projektos? 100%, 200% tiešām. Jā, es domāju, ka tā ir viena no vislabākajām lietām, ko Eiropa vispār jauniešiem sniedz. Pirmkārt, iespēja vispār paceļot un redzēt kaut ko jaunu, bet arī visi tie projekti, tas tiešām ir kaut kas noderīgs, viss tā neformāla izglītība un tās tēmas, par ko tajos projektos runā, vienmēr ir kaut kas, ko tu tiešām tu to iemācīsies un tu to dzīvē izmantos. Un arī visi tie draugi, ko tu iegūti, tādas starptautiskas draudzības un tādu kontaktu, jā, tiešām ļoti, ļoti forši. Vienkārši būt aktīvam, piedalīties projektos, un tā arī ar laiku uzzinās. Jā, tieši tā. Iesaistīties un piedalīties. Jā, Eiropa mums dod naudu. Izmantojam to naudu. Tas ir tas pats. Es to šo atstāju iekšā, bet, piemēram, kā es teicu, kad mēs uz Romu bijām aizbraukuši. Kā pa Eiropas Savienību, kurš tad negrib aizbraukt uz Romu padzīvot nedēļu? Eiropas Savienība mums reāli apber ar naudu, vienkārši jāmāk viņu pacelt. Jā. Bet tā pieredze arī ne tikai Erasmusos ir un šāda tipa projektos, kurus organizē, kurus, manuprāt, vēl vairāk vajadzētu organizēt, lai vēl vairāk jauniešu iesaistītu un lai viņi vēl vairāk uzzinātu par Eiropas parlamentu un savienību. Kurš gāja šo domu? Šāds projekts vajag vairāk. Un iesaku ļoti visiem iesaistīties šādos projektos, pats arī no sevis. Jā. Un vai jūs paši esat piedalījušies šādu projektu rakstīšanā? Šobrīd vēl nav īsti sanācis, bet es domāju, ka nākotnē noteikti kādu projektu uzrakstīšu. Es arī esmu padzirdējis, ka Saldus novada jauniešu doma šobrīd raksta vienu projektu augšā. Jā, es esmu tagad piedalījos 2 posmos jaunatnes līdzdalības projekta darbnīcās, un es sāku rakstīt Erasmus Plus projektu. Tas nebija apmaiņas projekts, bet vispār arī grandiozi plāni, bet bija šausmīgi daudz darbs, jo tas tomēr, tas ir projekts, un tur ir viss ļoti cītīgi jāizplāno, un tā pieteikuma anketa. Viņa nav sarežģīta, bet tur tiešām ir daudz jāraksta, un es nebiju spējīga viņu tagad paspēt iesniegt un pabeigt, bet ir plāns viņu oktobrī iesniegt, un jā, cerams, ka apstiprinās. Un cerams, ar to mēs arī vēl vairāk jauniešu iesaistīsim. Jā. Es pats neesmu gluži bijis galvenais autors kādam Erasmus projektam. Es esmu palīdzējis un arī bijis galvenais autors mūsu valstiskiem projektiem, jauniešu iniciatīvas projektiem. Bet Erasmus gluži nē, kaut gan es esmu palīdzējis ar atsevišķām daļām arī Erasmus projektu rakstīšanā, un es esmu arī piedalījies to realizēšanā. Vēlreiz vēlos jums pateikt paldies par šo diskusiju. Un patiešām ar jums bija ļoti jauki parunāt. Un
Es ceru, ka līdz ko jums būs balsstiesības, jūs paliksiet 18, jūs arī dosieties uz vēlēšanām, ne tikai Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet arī pašvaldības vai arī valsts mēroga vēlēšanām un tā tālāk. Novēlu jums patiešām to visu to labāko. Varbūt vēlreiz pasakiet, kā jūs sauca, lai jūs atcerās. Man sauc Ance. Man sauc Elīna. Dāvids. Jā, man prieks, ka jūs esat tik aktīvi un iesaistāties šādā jauniešu aktīvā dzīvē. Un es atgādinu jums visiem, ka šo diskusiju rīko Kurzemes plānošanas reģions projekta NOTE ietveros, kas ir pilsētu un organizāciju tīkls Eiropas parlamenta vēlēšanām. Uz tikšanos 2024. gada 8. jūnijā, kad ikvienam ir iespēja būt aktīvam Latvijas un arī Eiropas pilsonim un ietekmēt to, kas pārstāvēs Latviju Eiropas parlamentā. Aicinu pilnībā visiem būt aktīviem, iesaistīties projektos, piedalīties visur, kur varam, un tiekamies kaut kad uz citur, kaut kad, jā, vienkārši tiekamies.